Šodien mēs braucam, šodien ir tā diena. Bet, nu, es skatos, konkurenti diezgan spēcīgi te riņķi. Es arī braukšu no kameras līdz mašīnai. Valdi, kas te notiek? Spols mainās. Gāja aiztik kaut ko, kas iet, jā. Entry speed vajag mazāku. Šit ko trīla akal gonka. Valdi, kur tu esi? Kāds cits tas ir? Valdim viss kārtībā. Labi. Tikai piebraukšos. Jūs ar to otru sprints mašīnu, jā? Nu, es atkal neticu, ka mēs brauksim sacensībās, jā? Tas Valda fetišs tur ar tām japāņu mūziku. Es nevaru iekāpt izcināt uz Eiropīti. Neko vai kaut ko? Ne? Jā, nu čau. Sveiki, nenormāli augsts. Nenormāli augsts. Un nenormāli agrs. Mums iedot džemperi, Valdi. Visās, ka tev ir par agru. Jā. Tā tas ir tas sprintiņš. Iedomājies, ka viņš vēl notiktu Gulbenē. Bet tu jau biji pagājuši nedēļ, kur tu biji? Kandavā? Kandavā, nu. Taču cikos cēlies? Tāpat tagad, kā 6+7. Nu, tas pats. Tas pats. Patīk atbraukt ātrāk. Nu, davai. Nestresot par neko vairāk. Nu, labrīt. Labrīt. Kas notiek? Šodien Eriks Challenge. Man jau filmēja TV3, ka es biju parādīju Nissan, ka mēs brauksim ar Nissanu, ar Arčuku kopā. Šodien mēs braucam, šodien ir tā diena. Mēs brauksim ar Nissanu, mēs notestēsim arī kompaktu. Un mēs vēl 325. Open klasē uzbrauksim. Bet, nu, es skatos, konkurenti diezgan spēcīgi te riņķi apkārt ir savākušies. Jā. Tā kā... Labi, ka mums nav jābrauc 4VD turbo. Taču 4VD, paldies Dievam. Jā. Tam būtu jāpagriež kameru uz to opatnieku Porsche. Šeit ir Arčuka konkurence. Viņš nebūs lēns. Viņš stabil, ka nebūs lēns. Drīzāk es skatos uz šitādiem, nu labi, Jurgām ar tās par iepām advani. Ko tu darīši šodien? Es arī braukšu. Braukšu ar šo brīnumu. No kameras līdz mašīnai esmu ticis beidzot. Kerijam ir jāris. Man ir jāris Bet beidzot. īstais. Jā. Novērtēja. Labāka jāra nenāk. Jā, labāks jāris nav bijis. Jā. Tas ir gāja ar jāris pirms gāja ar eksistēja. Pirms Gazoo Racings vispār Jā. eksistēja. Labi, ko tas izdarījis? Es neko nomainīju riepas, diskus, stūri uzliku. Diski? Diski? Smuki. Uzliku Valdu mīļākās uzliks. Japan Racing sarkanas. Viņš nozaga darbīcā? Nē, nopirku. Muļķis. Labi. Kas vēl? Stūri uzliku. Viņas darbnīcā ir nevienam nevajadzīgi. Stūri uzliku. Saliku salonā apakaļ uz mīzjautas izmazgājis. Un mūziku ieliku. Jo dubļi arī ir weight reductions. Jā. Nu labi. Bet tā arī baigi neko vairāk neesmu darījis. Vēl jā, viņš, ugunsdzēšu vēl pieliek pieskaņotā krāsā mašīnai. Color matchings it kā 2004. aizgāja prom, bet labi. Nu, bet šai 2004. gada mašīna. Nu, viņi tieši uz robežas. Viņa tieši uz robežas. Tā kā nekas traks, viss stoks. Kā saka, pēdējo vilcienu. Viss stoks. Zapasku izņēmu, to es domāju, man nevajadzēja. Nu šeit nē. Nu, tā nevajag, nekas nav darīts. O nē, pat krēsli ir apakaļ iekšā. Ir iekšā viss. Tāpēc arī krēsli. Tāpēc, ka jābūt obligāti pēc nolikuma. Šodien no rīta es izņēmu krēslus ārā, aizgāju augšā, tīrīju zobus, lasīju nolikumu. Bāc! Tomēr vajag visus 4 krēslus. Nu, tad es arī saliku visā. Vajag. Nolikumā bija rakstīts, ka visiem krēsliem jābūt iekšā. Nu, tik cik pasēja sēdvietas, tik arī tev jābūt fiziski vietā. Un tā neko. Pagā, Roberts kaut ko atrada tur. Šitas kādā klasē brauc? Nav neviena krēsla. Mašo opens. Riepām neizstās, ka opens. Labi, kruč... Nu, ejam reģistrēties. Jep, pārējā vēlāk. Mums kompakts jāpārbauda. Kompakts brauks uz Nīrburgringu. Roberts domā, ka viņš ziemā ropašos izpūta galvu. Es biju ropažos no baznīcu skatīties, un tur baigi izgaismot tā baznīca. Nu, jā, biju aizbraucis apstīties ziemā šitās te ropažu baznīcas gaismiņas, tur baigi smuki izgaismots, jā, katru gadu izgaismo. Un braucot mājās, tur pa grunteni, sāka tecēt tosos ārā. Beigās bija izrādās, ka tā reāli izrādījās, ka bija tikai atgaisotais krūva vaļā, nevis vaļā, bet salūzusi. Kas
bija jauna. No, tāda interesanta. Tāpēc viņi vienkārši ieskroja ielēt Osolu, tipa viss labi. Vajadzētu notestēt, vai viņš iet pilnā jaudā, nekas neizpūšās, jo mums viņš jāsilta uz Nürburgringu. Kad viņš atraucies pie reģistrācijas? Viņš ir stresiņš, jā. Ja tevi tagad stresi, tev braucot bez rīgāts stress. Tā numuri ir, jā? Reģistrācija daļa. Ar savam numuriņiem. Jej! Varam atkal tāds bingo kartiņas uz mašīnām. Valdi, kas te notiek? Spoku mainām. Visi burbulārā. Sarkans pilnībā. Izādās, jūs hokejista esat tomēr, jā? Jā. Es plāšu profilu speciālisti. Boom! Drop in. Ignition upgrades. Nissanā. Tā kā spēlēs, atceries, varēja upgradeot ignition. Jaunas sveces, piemēram. Cīņas racing sveces. Racing sveces. Kādas tās ir? Tās ar tiem elektrodiem kantainiem. Tās, kuras jāskrūvē ārā katreiz, kad tu esi uzsildījis mašīnu, un tad tu skrūvējies iekšā, jo sildīt viņām nedrīkst. Bet rālijā forši bija šito braukt. Kas? Neiet viena jaunā spola. Vads vai spola? Viņam spoli jau vieglāk nomēr. Viņam tagad ir 3 cilindru motors? Jā, viņam tagad dilēma, tagad ir problēma. Mums atkal neiet, mums ir kaut kas nav. Viss gāja aiztik kaut ko, kas iet, jā? Tā ir vislabākā ideja ever. Verdikts? Tu, ko nopirkt, tas sūds? Nepērts lietot. Nepērts lietot. Tas, kurš pārdēv skatās. Koč tas zina. Neiet. Kāpēc neiet? Nezinu. Zināt, saremontēt. Entry speed vajag mazāku. Vajag daudz rotēt. Man likās, ka būs mazāk. Man likās, pēc bija mazāks sēmā uzzīmēt. Jā. Pirmais. Pa vienu to pēc kalnā tur augšā pie ezera es biju reāli pasteidz. Bet to vajag. Nē, tur var nākt, tur nākt. Es tur simā vienmēr aizēju taisni pār kalnu. Kas notiek? Tagad viss labi. Nē, man ir droši vien, ka tā izpūtē lente, viņa pirms tam nāca eļā ārā, piesūkusies ar eļu. Es domāju, ka viņa uzkūpēja, jo tagad viss sauss. Te jau var turpināt braukt? Jā, tā jā. Šit kaut rīla atkal gonka. To mēs te braukājamies, vai gonkās. To vien dara, tikai braukā. Braukā. Kaut ko raļļo. Jā, saucamies lift of oversteers. Tev aizmugurs staigās, jā. Līdz ar to tu jau sapratīsi kaut kādā 3. pagriezienā to, kad ja tev, teiksim, stumbu purnu, jā? To tu sajūtu pazīst. Jā, Jā? ļoti labi. Atlaid gāzi, un griezīsies tiek. Un uzreiz iet apakaļ uz gāzi. Okay.
braucāt? Nav jau rallijas, te kā saka. Es esmu lēnāks par Robertu 5 sekundes. Es esmu lēnāks par apsīti 8. Tā kā nothing special, jā, negāja baigi labi. Mums bija, riepas uz šīs mašīnas nav šodienai perfektais sastāvs. Tāpat arī es gribētu pateikt cieņu visiem, kas dalantīgi un uzreiz spēja braukt un uzreiz būt ātri pirmajā aplī. Man tas nesanāk. Jā, mums augsts riepas un trasa netīra, liekas, šausmīgi slīd, un tad tu arī nedabon to konfidenci un nespēji īsti arī uzreiz izmantot to cieto mašīnu, tu gribētu teikt, ja tev slīd riepas. Jā. Tā kā brauksim ar mazliet mīkstākām riepām, mīkstāku mašīnu, un cerams, ka būs labāk. Manā braucienā bija arī kaut kādi drift elementi. Jā, labi, ka es biju patrenējies pirms pāris nedēļām. Tā jau tiekās. Manā bija ralli elementi, jo brauc arī pa oļiem. Labi, maucam. Punkts nenormāls līdz. Kas par stīdēs? Tā ir nenormāls galēns. Čau. Pirmais debijas brauciens. Nē, bija labi. Es nezinu, ja es laiku skatītos. Nē, kļūtas nebija. Vienā bremzēšanā aizgāja gandrīz daudz pa tālu. Šitiem pēc tās taisas. Bremzē. Pirmajā iekšā pa labu prom. Brauc forši, viss kārtībā. Tikai kaut kas sāka klabēt. Izrādās tie kompensatori. Mazliet bija mazeļa, rookie mistake, bet viss sadzīja. Tā kā ar kompaktu izstāst, ka viss būs labi. Aldis. Brauc trasē gan jau. Trasē? Raganas medī. Raganas medī. Mēs sekurām piedzolot, viņš sagaidīsim. Nē, nav. Maldi, kur tu esi? Bet tas, ka es vajag liet, tas neko nebaidīs. Aizbrauc tagad uz startu. Nē, uz startu aizbrauc, jā. Viņš bija pāris mašīnas aiz mangaļa, man liekas, ne? Tā liekas. Es nobraucu un kaut pāris mašīnas aizmugurē stāvēja. Vismaz tā es pēc tam redzēju. Nu jā. Tā viņš ir. Pāris nobrauc. Vēl pāris ir palikušas. Bet, ja M2 bija aiz viņa. M2 nenobrauc vai nav? M2 nenobrauc. Nu nav, stresu. Nē, tad viņš būtu nobraucis, ja viņš būtu kaut kur tālāk nokrašojis. Nu, tas M2 būtu malā arī. Gad jau? Jā. Šits ir uzfilmēts. Varbūt ar kādam maršalam vienkārši pačurāt vajadzētu. Jā, visticāk. Izskats sarkanais kā rokas. Kas? Kāds cits tas ir? Valdim viss kārtībā. Davai, čau. Mierīgs sirds, jā? Jā, uzreiz tāds. Jā. Reisa levels down. Kur tavu kameru? Tur jātēm. Bet zini, Kuru katram 3 brīdi? mašīnas vēl. Tur ir daudz opcijas.
Robi, es izgāju visur, kur tu teici griez, no Ragans katliem 3. pilnā pāri Kerba, līdz caur Grantem visu gāju. Vēl 11 tagad tikai vajag. Nē, nu tagad man vajag kartīgu trasu iztīrīt. Nu, tev vajag vēl 100 stundas. Es zinu, bet 11 sekundes tas jau ir daudz, un es esmu laimīgs, esmu zem 30. Īsties reāli labi. Labs! I'm happy. Pareizās feelings. Nereāli. Es un Robi noskatījāmies, viņš saka, te griez, un es tā arī gāju visur pāri, kur vien varēju. Bet rēcīgākais ir tā, ka tu nāc pa to katlu lejā, tu tā kā nāc, tev slīd uz ārnu, skaties, tur bēmbas stāv. Un tāds, es uz viņiem aizslīdēšu vai nē? Neko, ir labi. Jā. Bet tagad šito feelingu būs grūti uzlabot, jo nu tu tagad riktīgi tādu kāpumu sev tādu. Jā. Lecieni ņem. Es gribu onboardu pastīties. Beidzās diena gara. Ļoti daudz stundas, vismaz 10 vai 12. Gara diena, jā. Bet, labā ziņa, visas mašīnas ir izdzīvojuši. Kompa, ko mēs notiktējām, viņš brauks uz Nürburgringu. Viņam bija testiņš pēc ziemas apmeklējumiem baznīcā. Bet, neko, bet par braukšanu braucām ar 2 mašīnām, 2 klasēs. Šī bija ielas mašīna, interesanti, jā, un mums bija vēl kapkārs. Kapkāram nebija īstās riepas priekš šī laika, pārāk augsts bija priekš tiem nākamajiem. Kreč, mums ir miljons atrundu, mums nav neviena piedesāla. Robertam labākais laiks bija 3. Es visu laiku sev vai vinnēju, vai nu zaudēju, vai nu bija normāls laiks, vai nu bija pilnīgi ellē. Un visam kā par smaidu no BMW tā kā būtu strādājis tikko. Tā kā dienas beigās, iesilām bišķiņu pirms 1., 2. vai 3. sezonas testiem. Jā, braucam mājās, ir arī jāatpūšās. Netiek ārā no mašīnas. Netiek ārā no mašīnas. Tā kā iestudējam šitā, Jā. mēs aizmirsām parunāt ar Keriju. Pirmā gonka, davai mauc. Baigi forši. Ir baigi jauki pārkāpt no sīma uz īstu mašīnu, kur tev pretī stāv īstas riepas, īstas sienas, kurās tu vari nošilties. Tā kā ir jāatrod tas balanss starp ātrumu un komfortu, varētu teikt, ne? Drošību. O tā, jā. Ko visu dienas gaitā bišķiņ uzlaboja laikus, sāku ar 3 minūtes 40, un tad bija lielākais drops bija 11, pēc pārunām ar Robertu 11 sekundes no man laika izkusa, un pēdējā braucienā jau bija vēl 2 sekundes ātrāk, bija 3:27. Tikai beigās tas viss ir all about seatēm, ja? Jā, tas ir all about seatēm, vienkārši jākačā. Tagad kaut kas būs gan jau, ka vēl jāpiestrādā pie mašīnas. Jau pašlaik ir tikai riepas un diski. Jā, Henry, sorry, es apciemošu tev kādu dienu, tas ir mums nākamais tasks, vai bišķiņu zemāk. Brauks vēl? Obligāti, jā, brauks. Un daudz vēl, tā kā paldies, tiekamies nākamā ceturtdienu. Čau!